Mūsdienu pasaulē, kurā mums ir tāda iespēja iepirkties gan klātienē, gan internetā, gan tepat Latvijā, gan arī ārzemēs, mums kā pircējiem ir ļoti svarīgi zināt savas tiesības. Un, ja gadījumā tu esi jaunais uzņēmējs, tad tev ir ļoti svarīgi arī zināt savus pienākumus. Ko darīt, ja prece ir bojāta, kā risināt kaut kādas domstarpības ar pārdevēju un galu galā, ko darīt, ja vienkārši mazums kaut kas iepērkoties internetā noiet greizi. Jautājumu tiešām ir daudz. Tāpēc šodien Emīls dosies uz sarunu ar Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem, lai noskaidrotu atbildes uz visiem šiem jautājumiem un beidzot kļūtu par patērētāju tiesību ekspertu. Sveiki! Sveiki! Kurā brīdī es kā cilvēks kļūst par patērētāju? Mēs faktiski katrs kļūstam par patērētāju, kad mēs atbilstam tai patērētāja definīcija, kas ir noteikta patērētāja tiesība aizsardzības likumos, normatīvais aktos. Proti, patērētājs ir fiziska persona, jebkurš no mums, cilvēks. Uzņēmums nevar būt patērētājs, pat ja viņš kaut ko pērk. Mēs kļūstam par patērētāju tajā brīdī, kad mēs vēlamies iegādāties vai iegādājamies preci vai pakalpojumu, un mēs to darām nolūkā, kas nav saistīts ar mūsu saimniecisko vai profesionālo darbību. Tas nozīmē, ka mēs pērkam preci vai pakalpojumu gala patēriņam. Piemēram, mēs ieejot veikalā, gribam nopirkt kaut kādu preci, ūdeni vai vēlamies, vai kad mums zvana, piemēram, kaut kāds internetu providers un piedāvā jaunu pakalpojumu. Tajā brīdī mēs esam patērētājs, un tajā brīdī mūs aizsargā visi patērētāja aizsardzības jomas normatīvi akti. Kas man jādara, ja esmu iegādājies nekvalitatīvu preci un pārdevējs man atsakās viņu apmainīt vai atdot naudu? Tātad pirmais princips, kad mēs esam neapmierināti ar savas iegādātās preces kvalitāti, pirmkārt mēs paši rakstām iesniegumu, tātad šo rakstisko iesniegumu un pievienotām čeka kopijām vēršamies un ejam pie tā pārdevēja. Vai arī sūtām pa pastu, tātad šo te iesniegumu, tas ir pirmais. Un tad, ja šis te pārdevējs, piemēram, mums nenāk pretī un nerisina šo te problēmu, vai ir rodas problēmas kaut kāds tieši pašā risinājumā, tad noteikti var vērsties pie mums Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, un mēs noteikti palīdzēsim tikt skaidrībā ar šo situāciju. Vai es varu atgriezt preci, ja es vienkārši esmu pārdomājis, un man tā vairs nepatīk, bet kvalitāte ir tāda pati, un neesmu viņu vispār lietojis? Ja prece ir iegādāta parastā veikalā klātienē, kur mēs varējām atnākt, preci aptaustīt, apskatīt, uzmērīt, tad faktiski mēs esam izdarījuši savu lēmumu, un tā vienkārši mēs šo te preci vairāk nevaram atgriezt atpakaļ. Ja vien dažkārt ļoti bieži arī tagad paši pārdevēji tādu kā pretīmnākšanu patērētājiem izrāda un ļauj atgriezt šo te nelietoto preci. Bet ja mēs esam iegādājušies preci internetu veikalā, kur mums nav iespējas ne to uzmērīt, ne aptaustīt, tikai redzēt to faktiski savā viedtālruņa vai datora ekrānā, tad 14 dienu laikā mēs šo preci kopā ar atteikuma veidlapu varam sūtīt atpakaļ. Šobrīd viss digitalizējas, tā skaitā tirgus. Kas vispār ir vērā ņemams patērētājiem? Jā, viennozīmīgi notiek strauja digitālo tehnoloģiju attīstība, un arī, piemēram, e-komercijas apjoma arvien visu laiku pieaug. Mēs arvien vairāk sākam pirkt internetā, bieži vien nevis veikalos. Digitālo tehnoloģiju attīstība nes uz daudz priekšrocību. Tā ir atvieglojusi mums dzīvi, bet arī tas tehnoloģija attīstība rada noteiktus izaicinājumus. Tostarp arī patērētājiem, jo parādās piemēram, jaunas metodes, kā patērētāji var maldināt. Te ir divi piemēri, tā sauktie maldinošie modeļi, jeb angliski to sauc par dark patterns. Tie ir ļoti daudz dažādu veidi, kā tie var izpausties. Piemēram, ja es vēlos nopirkt kaut kādu preci vai, piemēram, kā koncerta biļeti, es ieju mājaslapā un tur man ieslēdzās tā kā pulkstentiņš, kurš rāda man ir 10 minūtes, pēc kurām cena biļetei pieaugs, kas mani vienkārši pamudina viņu nopirkt tagad. Kaut arī faktiski tā ir patērētāja maldināšana. Cita izpausme ir tā sauktā cenu diskriminācija. Piemēram,
Ja es vēlos iegādāties, piemēram, viesnīcas numuriņu, un kāds cits vēl vēlās iegādāties viesnīcas numuriņu, mums rāda dažādas cenas, katram savā profilā. Balstoties, piemēram, algoritmi aprēķina mūsu iepriekšējo uzvedību, gan internetā, cik mēs ļoti pērkam preces, cik mēs esam pirktspējīgi, cik mums ir naudas. Līdz ar to, ja, piemēram, es esmu pirktspējīgāks, man var piedāvāt negodīgi augstāku cenu nekā kādam citam. Šādas tendences viennozīmīgi e-komercija tas ir labi, kā es minēju. Un nevajadzētu atturēties no iepirkšanās un komercijas veikšanas internetā, bet ir jāņem vērā arī ka šīs jaunās tehnoloģijas nes dažādus arī riskus, un tas visu laiku jāpatur prātā. Vai man ir kādas iespējas iebilst par preci vai slikti veiktu pakalpojumu, pat ja darījums ir noticis bez čeka? Nē. Tātad patērētājiem šis te galvenais dokuments, kas vispār apliecina, ka mēs esam kādu preci vai pakalpojumu nopirkuši, ir šis te čeks. Vai arī, piemēram, pavadzīme, vai arī rēķins, apmaksāts rēķins, ja tas būs interneta veikals. Tādēļ pirmais svarīgais ieteikums vienmēr saglabāt šo te čeku vai šo te pirkumu apliecinošo dokumentu šos 2 gadus, kur laikā mēs varam celt šīs pretenzijas par kādu nekvalitatīvu preci. Bet tas, ko mēs redzam, varbūt tādu tendenci pēdējā laikā, ir sevišķi jauniešu vidū, ir tas, ka jaunieši un tīņi ļoti bieži pamana vilinošus piedāvājumus, piemēram, sociālajos mēdījos, kur piemēram, piedāvā kāds privāti, piemēram, iegādāties botas vai kaut kādas citas ļoti populāras jauniešu vidū zīmola preces. Tur bieži vien vienīgā saziņa ir pa tiešo pastu, tātad, kur it kā notiek vienošanās, ka jā, kur samaksā šo te naudas summu un es atsūtīšu, piemēram, šo te preci. Bet jāņem vērā, ka pirmkārt šāds ir ļoti, ļoti riskants darījums. Tādēļ, ka mēs nezinām, kas ir īstenībā varbūt profils, no kura mēs grasāmies iegādāties vai pārskaitīsim naudu. Un otra lieta, tas bieži vien ir krāpnieks, un tā var gadīties. Un trešā lieta, jebkurā gadījumā tas iespējams būs šī fiziskā persona. Tātad otrs cilvēks, kas nav uzņēmums, un tādējādi mēs nebūsim patērētāji un mēs nevarēsim celt iebildumus un sūdzēties par šīs preces kvalitāti vai vispār, ja kaut kādas problēmas notiks un, piemēram, varbūt pat neatsūtīs šo te preci. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka mēs, ja mēs pērkam kaut ko, mēs pērkam no uzņēmuma, no juridiskas personas, mums ir šis te darījuma apliecinošais dokuments un tādā veidā mēs sevi nodrošinām daudz vairāk. Kā jūs redzat, kādos virzienos tuvākajos gados attīstīsies patērētāja tiesība aizsardzība? Es izteiktu 2 konkrētas tendences. Pirmā ir reakcija uz tehnoloģiju attīstību, galvenokārt digitālo tehnoloģiju attīstību un mākslīgā intelekta attīstību. Un otra ir sabiedrības domāšanas maiņa, proti konkrētāk tā ir zaļā domāšana. Mēs arvien vairāk kļūstot par bagātāku sabiedrību, sākam domāt, kā mūsu patēriņš, kādu ietekmi, kādu pēdu tas atstāja uz apkārtējo vidi. Un pastāv Eiropas Savienības zaļais kurs, kas ietekmē ļoti daudz dažādas politikas, tostarp arī patērētāja tiesība aizsardzību. Un tas ir, teiksim, tāds karstā tēma, kas visus tagad interesē. Un tas ietver tādas jaunas, tādu negodīgas prakses novēršanu kā zaļmaldināšana, kad uzņēmums uzdod it kā, ka tā prece vai tā pakalpojuma patiesībā neietekmē zaļo vidi tik slikti, kā viņi patiesībā ietekmē. Un patērētājiem sabiedrībai, par cik interesē šī tēma, viņš tā kā sāk iegādāties šo preci. Bet patiesībā tas neveicina neko draudzīgu videi. Tas ir viens veids. Cits aspekts ir preču remontējamība, jo ņemot vērā, ka mēs ļoti daudz preces pērkam, un pēc tam mēs viņus uzreiz izmetam, mēs izmetam telefonu, mēs pērkam nākamo, mēs saražojam ļoti daudz atkritumu. Un tā ir problēma, kas ir jārisina, un līdz ar to tā ir vēl viena karstā tēma, ka precēm jābūt remontējamām,
ka labāk mēs tās remontēsim, nodarīsim mazāk kaitējumu videi, nevis pirksim visu laiku nepārtraukti jaunas. Informēts patērētājs ir pārliecināts patērētājs. Ja mēs zinām savus pienākumus un savas tiesības, tad mēs varam drošāk un pārliecinošāk veikt dažādus lēmumus, neatkarīgi no tā, kur mēs iepērkamies. Un paturam prātā, ka mūsu iepirkšanās paradumi tieši atsaucas uz kopējo valsts ekonomiku, un ekonomikas ministrija to ļoti cītīgi uzrauga, lai tiktu ievērots mūsu kā patērētāju tiesības. Un atceramies, ja gadījumā joprojām rodas kaut kādas domstarpības starp, piemēram, pircēju un pārdevēju, tad mēs šo visu varam atrisināt mierpilnu sarunu veidā un ceļā. Izmantojot dažādus resursus, kas mums ir pieejami, un, protams, arī atbalstu, ko sniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.